Ļauj tev mazliet viņās pastāstīšu, ko mēs šogad esam uzlabojuši mūsu siltumnīcām. Gan 5 metru platajām, gan arī 7 metru platajām. Šeit var redzēt, ar kādām eņģītēm mēs strādājam. Tās ir nerūsējošā tērauda. Ņemot vērā, ka viņas ir ārā, skarbos apstākļos, ziemā, vējos un lietos, tad no nerūsējošā tērauda eņģītes. Tagad ir tāds jauninājums no mūsu puses. Tāpat arī, ja mēs montējam ar šādām te ēnkurskrūvēm, kas ir daudz kvalitatīvāks pasākums uzreiz. Tāpat mums tagad arī ir savādāks veids, kā mēs ar līstiņām strādājam. Tad, kad liekam plēvi, mums ir šādas te lielās līstis, ar kurām mēs aiztaisam ciet visas spraugas ar durvīm, tā, lai vējš vairs nepūš, un visu tā smuki arī nostrādājam. Tūlīt tās ielikšu bildīt arī, kā tas galā izskatās. Plēves siltumnīciņā mums ir jauna metode, kā mēs stiprinam plēves. Mums ir tādi speciāli alumīnija profili, lai nostiprinātu lielos plēves gabalus, lai vairāk viņus vējš tā nevarētu izraustīt un, attiecīgi, plēvē būtu krietni ilgāks kalpošanas laiks. Esam to uzlabojuši. Tad mēs esam uzlabojuši tādu lietu kā materiālu kvalitāti kā tādu. Teiksim, visi materiāli dotajā brīdī ir smuki noevalēti, nokalibrēti, noimpregnēti un, attiecīgi, tad arī ilgāk viņi kalpo šādi te. Bet ar visu to mēs esam pastrādājuši teiksim tā, diezgan braši pie tā, lai tas gala rezultātā nesadārdzinātu siltumnīcas cenu tev. Un ir pat dažas siltumnīcas, kuras mēs esam pat uztaisījuši vēl lētāk. Līdz ar to Latvijā, viennozīmīgi šis ir vislabākais piedāvājums, kāds ir pieejams, ja runa iet par šādu te tipa siltumnīcām. Tā kā sazinies ar mani, pastāstīšu visu arī sīkāk un smalkāk un darbojamies. Čau, čau! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.